Runā, ka vienīgā iespēja iegādāties mīlestību ir paņemt suni. Vēl runā, ka sirsnīgākās attiecības cilvēks un suns izveido tad, kad dzīvnieks pieņemts mājās no patvērsmes vai izglābts no nelaimes. Tad veidojas ļoti spēcīga pieķeršanās un saite. Latvijā ir daudz dzīvnieku patvērsmes. Šobrīd tās ir pārpildītas. Iespējams, daudzi cilvēki baidās uzņemt mīluli, kam bija sarežģīta iepriekšējā dzīve, vai arī pārdzīvo par iespējamām grūtībām. Protams, suņi ir ļoti dažādi, tāpat kā cilvēki, taču vairāk ir laimīgo stāstu. Vecais suns mūs pameta, saslima vecumā. Bija nepieciešams jauns sunīts, lai būtu dzīvība pagalmā. Tā mēs aizbraucām sākumā uz Jūglas patvērsmi. Tur it kā mēs neko neieraudzījām un aizbraucām uz meža vairogiem. Šitas tur nabaks viens būrī tur lēkais milkstēja. Tā sanāca, ka mēs tajā reizē atvedām viņu mājās. Daģa vecāki nav zināmi. Kopā vēl ar 6 brāļiem un māsām kucēns tika atrasts pamestā Lapsas alā. Suņa mammas tur nebija, un līdz ar to vairāk par kucēnu izcelsmi nekas nav zināms. Diezgan liela laimes spēle, jo arī patvērsmē viņi pilnīgi visu par to sunu nevar uzzināt. Un dzīves pieredze, piemēram, manam paziņam rāda uz to, ka viņi paņem suni, un sunim izrādās diezgan būtisks veselības problēmas, un viņiem viņas jārisina. Tas, diemžēl, pie mums nav vairs lēti. Mūsu gadījumā mums varētu teikt, ka ir stipri noveicies, jo tam sunim principā nekait nekas. Dadzis ir ļoti draudzīgs un attapīgs, tā kā Jānis to adoptēja kā kucēnu, socializāciju un pamata paklausību suns ir apguvis ar savu cilvēku un ir ļoti orientēts uz saimnieku. Sēdi, gaidi. Nāc blakus, jā. Labs ir. Jānis saka, ka viņam ir ļoti paveicies ar suni. Izskatās, ka arī Dadzis domā tāpat un visu laiku to cenšas demonstrēt ar savu uzvedību. Atrašanos blakus, piedalīšanos visās aktivitātēs, rāpšanos klēpī un reizēm arī ar teju bezkaunīgu uzbāzību. Ar šo īpašību sanākusi pat anekdotiska situācija. Sieva saka, būs jāvērt tev atkal prom. Viņš vienkārši nokrīt uz sāniem, gulēja un skatījās virsū. Bez kādām emocijām. Ne? Pie tā teksta būs tev atkal jāvērt prom. Laikam jūt, ko saka. Dzīve bez suņa tā ir tāda mietpilsoniska. Tu atnāc, tev nekas par ko nav jāuztraucās. Tu vienkārši dzīvo priekš sevis. Bet te papildus te viens radījums, kas nedod par sevi aizmirst. Ja viņš nedzirdēs savādāk, viņš paries. Ja nedzirdēs karēji, viņš paskrāpēs. Un liks par sevi rūpēties. Kurā sunī jāieliek kaut kāds darbs, lai viņš kaut nedaudz būtu socializēts un lai viņš spētu uzturēties tajā vidē, kur ir apkārt cilvēki, lai viņš nekos, lai viņš neplēst, lai viņš nebūtu agresīvs. Jānis atzīst, ka jebkurš mājas mīlulis ir pelnījis to labāko. Arī Dadzis ēd kvalitatīvu barību. Tam ir daudz kārumu un mantiņu. Un arī vēl tam darētu kāds 4-kājains draugs un kompanjons, bet apzinoties lielo atbildību un arī suņa uzturēšanas izmaksas, šobrīd ģimenes pieaugums netiek plānots. Pagaidām tuvākā nākotne ir saistīta ar Dadzi visdažādākajos priekos un piedzīvojumos, ko liktenis abiem sagatavojas. Ja viņš zinātu, kur viņš ir nonācis un kur viņš bija pirms tam. Gan jau, ka viņš tomēr to savu suņu sirdi un suņu prātu kaut kādā veidā to saprot.